Kopš jūlija sākuma Cupra oficiālais dīleris Autobrava piedāvā testa braucieniem un iegādēji jaunāko sporta universāļa Leon Sports Tourer izlaidumu. Tā sākuma cena ir 33 100 eiro. Modernizēto versiju šoreiz ļausim izmēģināt iepriekšējā Cupra Sports Tourer lietotājam. Esmu Cupra Leon Sports Tourer lietotājs jau vairāk kā 2 gadus. Kopā esmu nobraucis gandrīz 70 000 kilometrus. Ļoti laba mašīna, lieliskā vadāmība, lieliskā salona apdare un dizains kopumā. Vēl viens Cupra pluss ir tāds, ka gandrīz viss tur jau iekļauts bāzes aprīkojumā. Izvēloties Cupra automašīnu, nav jāaprobežojas ar to, ka jūs vispirms paņemat kaut kādu automašīnas bāzes versiju un tad liekat klāt. Jums, piemēram, vajadzētu tur sportiski dizaina bamperus, tur sporta krēslus, vadāmību, dizainu. Šis viss jau ir iekļauts bāzes komplektācijā. Viss, ko ir nepieciešams pievienot klāt, ir kaut kādas papildus opcijas, vai tā ir panorāmas lūka, vai, piemēram, jaudīgāka audio sistēma. Jā, līdz tam mēs vēl nonāksim, bet vispirms aplūkosim atjauninātā modeļa ārieni. Artūru mazliet mulsina retie priekšējās restes spraišļi. Varbūt no dizaina viedokļa viņas izskatās jaudīgi, bet, ja mēs paskatāmies no tāda drošības vai tehniskā viedokļa, manuprāt, šeit daudz vieglāk varētu trāpīt kāds akmens, varbūt kāds putns braucot pa ceļam, un uzreiz redzam, ka tālāk jau seko automašīnas radiatori, kas varētu viņus sabojāt. Cerībā, ka tā nekad nenotiks, pievērsīsimies Cupra Leon aizmugures daļai. Lukturu dizains ir mainījies, un laikam, kad vislielākās izmaiņas es redzu šeit. Ja šeit bija parasts Cupra logo kopā ar bagažnieka atvēršanas pogu, tad šobrīd šis dizains ir iestrādāts lukturī, izgaismojās pats logo, un bagažnieka atvēršanas poga ir ļoti interesantā vietā. Man personīgi ļoti patīk. Šeit mēs sānā varam atrast, kur attaisīt bagažnieku. Bagāžnieka apjoms un ērtības ir svarīgas pat 300 zirgspēka automašīnā. Pirmais, kas man patīk, ir tas, ka ļoti augsts atverās bagažnieks. Tas nozīmē, ka cilvēkiem arī garā augumā nav problēmas pienākt pie bagažnieka, neatstīs galvu. Pozitīvi ir tas, ka izvēloties arī jaudīgu audio sistēmu, netiek samazināta bagažnieka ietilpība. Un arī komplektā nāk rezerves ritenis. Tiesa gan viņš nav pilnizmēra, bet mūsdienās tas tomēr ir svarīgi. Primāri iekāpjot automašīnā, tu ieraugi šo skaisto Sennheiser logo, kas nozīmē to, ka automašīnai ir ne tikai uzlabota audio sistēma, bet arī ir mainījies audio sistēmas ražotājs. Es arī paskatījos tos tehniskos datus. 9 skaļruņu vietā šobrīd ir 11. Audio sistēmas jauda gan nav pieaugusi, ko nevar teikt par centrālo ekrānu. Tālāk mēs redzam lielo, gandrīz 13 colu ekrānu. Man ir daudz mazāks, man ir 10 colu ekrāns. Taču nākamajam uzlabojumam nekādi nevar paiet garām bez uzslavas. Plus vēl no tehniskā aspekta, to, ko daudz iepriekšēji Cupras īpašnieki noteikti ilgi ir cerējuši, tad šobrīd ir izgaismotas klimata kontrolas un skaļuma regulēšanas pogas, kas, manuprāt, ir bijusi nepieciešamība kopš pirmās dienas. Toties nemainīgi labi ir dziļie sporta sēdekļi. Man patīk šie paaugstinātie sānu borti. Šo automašīnu neapstājoties, es esmu braucis 600 un 700 kilometrus. Noteikti, kad ļoti ērti mugurai, nav nepieciešams lieki apstāties un izstaipīt kājas. Man patīk. Jaunajā Cupra Leon pieejams arī kombinēts Alcantara un sintētiskās ādas sēdekļu apšūms. Bet vai Cuprai pietiek ar 150 zirgspēkiem? Braucam! Manuprāt, 1.5 versijai braukšanas dinamiski ir pilnīgi pietiekama Latvijas apstākļiem. Mums nav ne ātrgaitas šoseju liela, kurās būtu nepieciešams liels ātrums un ilglaicīgi jāuzņem. Pilsētas braukšanai un šosejas braukšanai līdz 90 un 100 km/h automašīna ir ļoti dinamiska. Pilnai laimē vēl pietrūkst gruntīgākas skaņas izolācijas, kas nebija un arī nav Cupras stiprā puse. Tas, kas man noteikti patīk, ir adaptīvā stūres iekārta. Nepieciešams tikai pusotrs apgrieziens, lai izgrieztu stūri pilnā leņķī. Prieks, ka šai mašīnai arī šāda opcija ir vēl pieejama.
Autobrauc cenu lapā pagaidām atrodams tikai Artūra izmēģinātais Cupra Leon ST modelis ar bāzes motoru. Tiklīdz tam pievienosies jaunā 333 zirgspēku versija, noteikti ziņosim.